Gribējās tuvāk zālēm, rokas sāp. Ai. Bet reiz to es vispār neaizmetu. Būs jau labi. Jāliek plus mīnus vienā vietā. Jā. Nu kaut kā tā. Tagad jādabūna ir naktstāri. 7,28. Nezinu. Kas te būs? Šodien, nāk šodien. No, pārplaiks īstais. Vai kāda rucenīte. Miers. Baigā, ne? Tā jau tāda. Vai man nav rekords uz šitādu? Nē, višķiņ drošāk. Negribās zālēs iemest. Jo, tas gan ir labi. Tas ir labi.
cilvēki. Kas te? Mitrs gaiss ļoti. Uzreiz jau aizvēl kaut kur prom, kaut kāda asar jūras tur ir. Pat nepiecirtās. Nu ko? Līnim tā kā jābūt. Ne? Rīts jau klāt. Gaidam. Kaut kas tur atkal man kaut kur vēl kaut ko gulda. Baigā jauna tempā. Nezinu, gan vai kas tas tāds varētu būt. Es saku rauda. Es domāju, jāiedod pab. Kas tas tāds nolēkājās. Nu, līns tas nav. Ai, kan jau kaut kāda rauda. Tā. Sāņas velc ko. Jēziņ. Kas tas tāds ir? Atkal ruceri. Rudus. Zinu, ka tu tādu kiborgu vispār dzīvo. Šausmi. Šver. Kilogramu vai? Paskats. Tas šitādi te kukuļi. Tas jau. Nu, kas tad? Ruduls. Tas ir tāds konkrēti, ne? Nu ko, ķeram to, kas ķerās. Ko dara? Jāmet ātri atpakaļ. Ar gaismu sākās kustība. Sliekām vajadzētu pietikt. Vajadzēja līnim. Gan jau, ka viņš ar te kaut kur apkārt klīst. Tik nav trāpījies. Kas te notiek?
Nē, viņš tur kaut kur peld, klausies. Nu, un kaut kas bišķiņ prāvāks. Kaut kāda gigantiskā rauda. Tā makšķer tagad nekā. Jāliek šitā. Nu, davai, nenorama nav ko. Nav man viņa tik resne. Kārtējais eksemplārs. Kas te? Līdaku, vai? Nē. Pirmais līnis. Tas jau tāds smukiņš. Tā ar noraļoja. Pulkstenis pusē 5. Hello. Nu re. Sagaidījām. Šito gan mēs esam garām nedrīkst iemest. Nu, yes! Sezonu var teikt atklāt. Jā, nu re. Uz pludiņu man tur čakarē galvu raudas. No grunteni tuvāk zālītēm piemet. Un ir baigi. Jā, viņš tā paņēma uzreiz. Es jau domāju, kaut kāda līdaka. Tā maniera tāda skrēja tā kā traks. Nebija tāds mierīgais gājiens pie cirķi. Skrien kaut kur kā trakais. Nu, forši. Pirmais līnītis šī sezonā. Perfekti. Tas ir tieši to, ko vajag. Šitas jau ir. Tas ir viņš. Tas ir mūsu gaidītais ciemiņš šodien. Tāds, laikam tāds labāk izmēra. Nu, kāds skaistuls tu esi. Beigais goņšķiks klausies. Tas taču ir labais, klau. Šis te ir labais jau. Nu? Nu tāds. Kilogramiņam bišķi pāri ir droši vien, pusotrs. Paskaisto. Skaties, norāvas tikmēr pludiņu čakrē. Otrais vēl viens līns aizbēga. Bija vēl viens. To ne uzcirtu, bet laikam izsit no lūpas ārā.
Kas tas pa variantu? Es nesapratu tagad. Es kaut ko velku, bet ko es velku? Cais zivs? Kas tā ir pa zivs? Līnis? Aiz vēdera? Kas tas pa prikolu? Nu gan. Ne, viņš nav aiz. Kā viņš tā nāca? Vispār. Čalmaks. Viņš arī labs izmērs. Nē, āķis mutē. Tas tā labi. Viņš rekā uzmet. Apmetās apkārt un sanāk. Kuš. Tu esi oranžs, klausies. Kāpēc tu esi tāds oranžs? Ļauj man tevi paņemt. Redzēji, uz plūdiņu. Ui! Nu, kāds viņš interesants krāsas. Yes! Paldies! Skaistuls! Nu, davai. Tieši mērķi. Nu, gandrīz. Tik tas dziļums atkal laikam pa lielu. Lai viņš tā stāv. Iepriekšējais ar tāpatās. Iepriekšējais ar tāpatās stāvēja. Atkal pa zāju līnijas. Nezinu, tieši piemetu. Un vispār nespēju, es grunteni gribēju pārmest. Tu kā trakie. Tuiņ, uzreiz prom atkal. Arī tāds, teiksim tā, nav galīgi kaulēns. Nu, kaut kādi maniaki. Nespēju ne kameru ieslēgt, neko. Nu, skaitās, maisā iekšā. Ko nu lai dara? Tā ir galīgi trakie. Uz plūdiņa. Šis ir trofējnieks. Šito jāliek būs kaut kādā rāmītī. Nu, ko cope cauri. Pulkstenis jau ir 7:30. Jā, un, svētdienas rīts,
skaists svētdienas rīts un gāja ļoti labi. Nav pat kur piesieties. Jāvelk ārā tas maiss ar zivīm, lai var paskatīties, kas ka tur beigās ir mums sanācis. Mums te ir diezgan daudz zivis sanākušas. Kaut kāds unikums, bet kāds te ir oranžs līnis. Viens ir, 2, 3, laikam 3, ja? Nē, 4 tomēr, 4 līņi, man jau sajuku skaits. 4. Kur tas ir laikam, reku ir asars, tas laikam stīvs. Asars ir stīvs. Tā kā, nu, tā. Tam priksēnam nepatīk pozēt. Nu, skaisti taču. Šodienas copīte. Es domāju, ļoti laba. Tātad 4 līnīši. Monstru raudus. Šitādus te lāpstus. Pat nezinu, cik tādas svarī jau man ir, bet negribās viņām nevienam nekādas caurums taisīt. Es viņus izslaidīšu vaļā. Paturēt nevienu negribu. Vēl jāsaka, katrai būs paldies. Un šitā te ķerās uz grūvām ar marcipānu. Skaisti līnīši. Nu ne? Tā kā jā, laižam viņus vaļā. Visas tās zivtiņas raudā. Eku. Līņpuika pirmais mājās. Eku līņpuika numur 2 mājās. Nezinu, tas oranžos laikam bija lielāks bišķiņus. Es jau viņu nonulēju tagad. Zāles te traucē. 2,5. Nu, tas oranžais bija lielāks. Bet normāli, līni, 2,5 kilogramu. Ja, arī mājās. Paldies tev, draugs. Mums gan ātri aizšāva. Jā, tas šitas pusotrnieks arī. Nu, laid, nu. Es laikam bišķi skābekli nedabūju visilgāk. Bet līnim jau noteikti nekas no tā nebūs. Ot, kaut kā tā gāja šodien pa copi. Ot, un jā, nav slikti. Tādi 2 bija pār pa 2,5. Un tie 2 kaut kādi tādi 1,5 kilograms. Un skaisti eksemplāri. Ķēru tikai uz naktstārpu. Un
Iebarināju, redzējāt, ar grūvām. Manas putrēm savārīts viss kopā un piejaucu marcipānu to esencīti. Es nezinu, laikam tas marcipāns. Kaut ko jau tomēr dod. Nu, kaut kā šādi šito pabeigt. Īkšķi gaisā. Un tiekamies jau citā topē, citā reizē. Kaut kā šādi turaties. Un lai jums lieli līņi.